Atjautības uzdevums. Kā videi draudzīgi nokļūt no punkta A, kas ir Pārdaugava, uz punktu B, kas ir Olaine? Pareizā atbilde – elektrovilciens. Vilcienam vajadzētu kļūt par mūsu visu pirmo transporta izvēli. Padomā pats, dzelzceļa maršruti ir pārdomāti, un citi transporta līdzekļi vilcienam ceļā netraucē. Braucienu ar vilcienu varu kombinēt ar citiem pārvietošanās veidiem, jo te ir vieta arī velosipēdam. Paņemu līdzi un no pieturas ripoju tālāk. Vilcienā varu arī savu uzticamo draugu telefonu uzlādēt, bez tā jau kā bez rokām. Kuras ir tās lietas, ko tu elektrovilcienā novērtē visvairāk? Galvenokārt, tāpēc, ka es gan studēju, gan arī strādāju, braucot vilcienā, tad noteikti tas, ko es novērtēju visvairāk, ir tieši Wi-Fi funkcija un arī tas, ka ir opcija uzlādēt gan datoru, gan telefonu. Un sēdekļi. Jo tā ir ļoti labi. Ar vilcienu var izbraukāt visu Rīgu un Latviju. Un, ja labi gribās, var aizbraukt ciemā pie kaimiņiem, uz Tallinu vai Viļņu. Kāpēc tavuprāt ir svarīgi domāt par ilgspējīgu mobilitāti? Viss, ko mēs darām, tomēr atstāja kaut kādu iespaidu uz klimatu, jo vairāk mēs pārvietosimies ar transporta līdzekļiem, kas ir dabai draudzīgi. Tomēr tas samazinās arī kaut kādu gaisa piesārņojumu un arī trokšņa piesārņojumu. Deep stuff. Nu re, šodien izbraucu gan ar riteni, gan ar vilcienu. Un teikšu jums par draugam, ilgspējīga mobilitāte ir daudz ātrāka un foršāka nekā ilgi sēdēt korķī. Braucam kopā zaļi!